vadītājs. Lūdzu. Labdien! Kirkova kungs uzbūvēja fizisko tīklu, es tagad pabūvēšu klāt šo to citu. Padarīsim viņu gudrāku. Nu jā, klasiska energosistēma tādā nedaudz gan triviālā veidā, piedodiet kolēģi enerģētiķi, bet tomēr sastāv no kādām 4 daļām. Tātad tā ir ģenerācija, pārvades sadale un patērētāji, jeb apzināti uzrakstīju šeit mājsaimniecības. Tātad šajā sistēmā jaudas parasti plūst vienā virzienā no ģenerācijas, kas pārsvarā ir centralizētā ģenerācija uz patērētājiem. Vienalga vai tie juridiskie klienti vai mājsaimniecība. Tāda ir tā pierastā schēma, pēc kuras mēs esam strādājuši un kura mums ir tuva un mīļa un pazīstama. Bet, diemžēl, ir tāda lieta, ka notiek dažādas izmaiņas mūsu dzīvē, likumdošanā, attīstībā. Un kaut vai skatoties uz Eiropas klimata mērķiem, kas ir 20-20-20, kas nozīmē izmešu samazinājums, energoefektivitāte un atjaunojamo resursu palielināšanu kopējā energobilancē, tad mums pirmkārt jau pieauga atjaunojamo energoresursu, respektīvi stacijas, vējš, saule, dažādi nepastāvīgi jauda avoti. Tāpat ir lielāka vēlme pievērst uzmanību energoefektivitātei, gala klienta, tātad mājsaimniecību patēriņam, iesaistīt viņus šajā procesā aktīvāk un nopietnāk, lai viņas arī domātu par savu patēriņu, par taupību. Pierēzes arī taupīt savus maciņus, jo es domāju, ka diez vai energoresursi īpaši lētāk paliks, tā skaitā ar elektroenerģiju. Vēl viena tāda aktuāla lieta ir pīķa slodža maksimums stundu ierobežošana, kas arī būtiska. Un, protams, kvalitatīva un droša elektroapgāde, kas būtu jānodrošina. Un, ja mēs skatāmies šādā griezumā, tad energosistēma nākotnē izskatās nedaudz komplicētāk un sarežģītāk. Parādās jauni elementi. Gan ģenerācijā tādā šīs mainīgās, teiksim, ģenerācijas jaudas, kas saule vējš varētu būt pārvades tīklā lielā nekas, un sadales tīklā nāk tāda izkliedētā ģenerācija, uz kuru mēs tā kā ejam. Mājsaimniecību pusē savukārt parādās mikroģenerācija, kas tātad dara arī diezgan lielu ietekmi uz tīklu. Parādās elektromobīļi, kuri veido arī savu zināmu patēriņu. Tātad kaut kāds zināms slodžu pieaugums, kas varētu būt, piemēram, vakarstundās, kad pārvadās mājās no darba cilvēki. Tāpat iet runa par mikrotīklu veidošanu, kas nozīmē, ka pie izkliedētās ģenerācijas avota, teiksim, kāds ciemats varētu nodrošināt savu patēriņu, piemēram, tīklu bojājumu gadījumu, kaut vai. Ja? Tad, respektīvi, šī energosistēmas struktūra stipri mainās, papildinās jauniem elementiem un faktiski var teikt, ka jaudas plūst arī pretējā virzienā mums ierastajām virzienām. Ja mēs skatāmies no mājsaimniecības puses, kas visu laiku bijis kā patērētājs, tā jaunajā situācijā mikroģenerācija darīs savu un arī pretējā virzienā plūdīs tātad, kā nebūtu jauda, ar kuru energosistēmā jātiek galā. Jāprot viņu vadīt, arī visas aizsardzības un visas pārējās, kas saistās ar tīklu. Un pirmkārt arī redzēt to, ka, teiksim, ir kāda pretēja virziena jauda, lai sabalansētu energosistēmu lielās stacijas un mazajā. Lūk, un tad ir nepieciešams kaut kas vietas. Ja mēs skatāmies latviešu sarunu literārās valodas vārnīcā, tad mēs redzam, ka vietas tas ir kaut kas gudrs, pieredzes bagāts, citiem vārdiem ļoti zinošs. Mums ir jāsavieno šī energosistēma, kas ir faktiski dzelži, ar kaut ko ļoti gudru. Lai mēs to izdarītu, faktiski energosistēma ir jāapvieno kopā ar IT un tātad informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju tehnoloģijām. Protams, nevar teikt, ka līdz šim mums tas nav darīts, ka mēs ar to zinām enerģētiķi, tāda pārvades tīkls un daļai arī sadales tīkls tiek vadīts ar dispečervadības sistēmām, tas pats attiecas arī centralizētā ģenerācija. Tad kontrola mums jau par to ir, protams. Bet, ja mēs pastamies tālāk līdz mājsaimniecības galām, teiksim, zemespriegumā, mums vispār nav nekādas informācijas patreiz, kas notiek. Protams, mēs redzam, kas tajā tīklā kopumā notiek, ja, bet, lai mēs redzētu katru patērētāju, varētu kontrolēt pat viņa patēriņu, viņa slodzi,
un arī reaģēt uz šīm mikroģeneratoru aktivitātēm. Tad faktiski mums pietrūkst šīs inteliģences, teiksim tā, sistēmas. Nu, lūk, līdz ar to tālāk nāk IT tehnoloģijas, apvienot gan jau esošās, tātad, teiksim, dispečervadības sistēmas mēs šeit redzam, kas ir pierasta lieta, tikai viņi papildinot dispečervadības sistēmu tālāk. Sadales tīklā jau tiek arī veikti tādi pilotu projekti, automatizēt jaudas slēdžu sadalītājus, tiek skatīti iespēja izveidot bojājuma vietas uzrādītājus un virzienus, tad, lai precīzāk varētu noteikt šo bojājuma vietu sadales tīklā un attiecīgi arī reaģēt, respektīvi veikt nepieciešamos pārslēgumus, lai lokalizētu bojājuma vietu un nodrošinātu pārējiem neskartajiem, teiksim, klientiem energopatēri. Ja mēs skatāmies tālāk šajā bildītē, tātad bez šī IT sistēma gala, kas ir augšā, tātad mums ir telekomunikācija gals, dažādi veidi telekomunikācijām, sākot ar mobiliem sakariem, radiosakariem un tā tālāk un tā joprojām. Un ir gala iekārtas. Vienā daļā tātad ir šīs dispečervadības iekārtas, kuras daļai mums ir pazīstamas, daļai mums ir jaunas, teiksim, šie attālināti vadāmie jaudas slēdži, ko mēs patreiz apgūstam. Un kas ir pats būtiskākais priekš viedo tīklu funkcionēšanas un priekš idejas, kā šajā tīklā arī aktīvi darbojās jebkurš no mums, tātad jebkura mājsaimniecība. Faktiski ir tikai viena lieta, pēc kuras mēs redzam šīs aktivitātes, tas ir uzskaiti, elektroenerģijas skaitītājs. Tad mēs runājam par viedajām mērīšanas sistēmām. Respektīvi, kā katra mājsaimniecība faktiski ir nolasāma attālināta šī patēriņa informācija. Paralēli tam var iegūt arī informāciju par bojājumiem, par aktivitātēm, kas saistās ar mikroģeneratoriem, tātad tīklā nodotā enerģija. Tāpat, protams, ir arī iespēja, teiksim, atslēgt patērētāju kaut kādu iemeslu pēc vai samazināt viņu slodzi. Ja mēs, teiksim, runājam par elektromobīļiem, tad diez vai kāds sistēmā būtu laimīgs par spēju pīķi kādos 7-8 vakarā pēc darba. Ja mēs pieņemam, ka mēs esam elektrificējušies un visu pārvietojamies ar elektromobīļiem. Tad šī gadījumā šeit, acīm redzot, piepalīdzēs viedie tīkli, kuri šo slodzi izdalīs pa naktu griezumu un nakts griezumu. Papildus tam arī Eiropā ir pavīdējis tāds sapnis, ka nākotnē daļai enerģiju varētu uzkrāt elektromobīļi, kas pēc tam viņi nopārdot tīklā. Īsti gan ne paši elektromobīļi, bet, protams, ar saimnieku akceptu, acīm redzot. Bet tā ir tik tāla vīzija, ka lūk, un līdz ar to pie gala iekārtā mums ir šī viedā mērīšanas sistēma, kas ir primārais, ko uzskata ir Eiropā, kas tagad ir jāievieš, jāpopularizē, lai viņi ieviestu visās dalībvalstīs. Un pēc tam jau saskat šo iespēju ieviest visu, teiksim, viedo tīklu infrastruktūru. Un zem šīs viedās mērīšanas sistēmas pastāv arī mājas automatizācija. Respektīvi, skatoties uz to, ka jebkura mājsaimniecība gribēs saprast cīkāk, kas notiek mājās, pirmkārt, teiksim, kāda patēriņa ir siltumsūknim, kāds patēriņš ir ūdensildāmai boilerim vai veļas mašīnai. Tad faktiski tādā šeit tālāk nāk mājas automatizācija, kura apvieno skaitītāju informāciju par kopējo mājas patēriņu grafiku un saliek viņu kopā ar atsevišķu elektroierīču patēriņu. Tas nodrošina, ko viens ir iespēja auditam, teiksim, sava patēriņa auditam, un otrs, protams, arī lielāko patērētāju kaut kādai zināmai vadībai. Ja mēs runājam kādreiz, ka mēs visi būsim tirgu, un tirgu pirksim elektroenerģiju, un elektroenerģija, protams, maina savu cenu, tad faktiski mēs ar tādas sistēmas palīdzību varam arī, protams, optimizēt savu patēriņu par elektroenerģiju. Teiksim, nosakot, ka šajā stundā mēs, teiksim, nesildām, ja tāda vēlme ir.